Lauksaimniecība tehnikumā ir bijusi vienmēr. Tehnikums ir, īpaši šī vecā ēka ir būvēta par lauksaimnieku līdzekļiem. Šobrīd ir tā, ka lauksaimniecība ir ļoti specializējusies, izveidojušies ir tātad lauksaimniecības mehanizācijas speciālisti un augkopības speciālisti. Ļoti labi, ka nāk audzēkņi no saimniecībām, tad ir motivācija ir pilnīgi cita. Interesanti ir strādāt ar pieaugušajiem, kas mums ir šobrīd ļoti lielas grupas jau vairākus gadus. Un tā kā runāja ar tēviem, tā kad ir prakšu pārbaudes un tādas lietas, tad viņi saka, pārāk gudrs tas puika man palicis ir. Es šo profesiju izvēlējos, lai apgūtu paplašinātu savu zināšanu šajā nozarē, jo tēvam ir saimniecība gandrīz 2000 hektāru apsaimniekojam, un man tā būs jāturpina tās darbība, tāpēc nācu šeit, tuvākā skola un profesija, kas man patīk. Man saimniecība nodarbojas ar piena govīm. Viņas nav baigi daudz, bet es vēlētos viņas paplašināt saimniecību. Man visvairāk ļoti patīk darīt darbnīcās, darboties un braukt uz laukiem, apstrādāt viņus. To pavasaru mēs esam aruši, kultivējuši, sējuši, arī rakuši kartupeļus un kūluši graudus. Principā nodarbojamies ar lauksaimniecības mehanizācijas darbu apgūšanu. Cenšamies izmantot maksimāli modernās tehnoloģijas, kas ir pieejamas skolā. To, ko nevaram dabūt, skolā izmantot, to mēs sameklējam kādā saimniecībā vai sadarbojamies ar kādu firmu. Ir sadarbība ar vairākiem servisiem, kas ir respektīvi uz apkopēm, nodarbojās ar lauksaimniecības tehnikas apkopēm. Un tad ir vairākas lielās saimniecības, kurām ir ļoti liela moderna tehnika, liela tehniskā bāze, ļoti daudz lauku, lai varētu apgūt visus darbus pilnvērtīgi.